Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Sveiki, mani sauc Līga, un es vēlos jums pastāstīt par growth metodi, jeb izaugsmes metodi. Mūsdienās darba tirgums strauji attīstoties, mums ir jāprot attīstīties līdz ar to. Tieši tāpēc biznesa psiholoģijas eksperti arvien biežāk un vairāk pievērš uzmanību šai izaugsmes domāšanas metodei, jeb growth metodei, kuras sastāv no 4 punktiem. Tā ir labā pieredze, ko es varu paņemt priekš sevis, savai tālākai izaugsmē, iegūt reālo atgrieznisko saiti, lai turpmāk varētu uzlabot savu darbu un iemācīties kaut ko jaunu. Tālāk ir iespējas, kas tiek nodrošināts tam, lai varētu uzlabot savas prasmes un pilnveidotos, un reālās darbības, ko es veicu, lai šīs prasmes es jau realistiski pielietotu arī savā dzīvē. Tie, kas piekop šo metodu, dzīvo pēc tāda principa un uzskata, ka spējas un mūsu talanti mēs viņus varam attīstīt dzīves laikā. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.